Krievijas Su-35 pilots domāja, ka viņam nedraud briesmas. Pietiekami tālu no frontes, lai nebūtu jāsaskaras ar Ukrainas pretgaisa aizsardzību, vai vismaz tā viņš domāja, šis pilots jutās tā, it kā varētu lidot nesodīti. Ukraina neko nedarīs. Pat labākie Ukrainas lidaparāti nespēja izdzīvot gaisa kaujā ar Su-35. Viss noritēja labi, līdz brīdim, kad tā vairs nebija. Ukrainas F-16 tikko ir pazemojuši nāvējošāko iznīcinātāju, ko Krievija regulāri izmanto ar ģeniālu gājienu, kas ieies vēsturē. Ukrainas F-16 piloti tikko atrada pilnīgi jaunu veidu, kā dominēt. Un viens nelaimīgs Su-35 pilots bija pirmais, kurš to uzzināja. Ne jau no sākotnējiem ziņojumiem par notikušo jūs to varētu saprast. Ukraina pati pirmā atklāja, ka Su-35 tika notriekts. 8. jūlija Telegram ierakstā Ukrainas gaisa spēki paziņoja, ka austrumu virzienā tika notriekts Su-35 un uzvara ir apstiprināta. Fotogrāfijas no notikuma vietas drīz apstiprināja Ukrainas apgalvojumu, uzrādot Krievijas iznīcinātāju vraku uz zemes. Protams, Krievija jau iepriekš ir zaudējusi Su-35 lidmašīnas. Līdz 2025. gada jūnijam vizuāli apstiprinātais iznīcināto Su-35 skaits bija 8, taču šoreiz bija kaut kas atšķirīgs. Lielākā daļa Su-35, ko Krievija līdz šim ir zaudējusi, ir kļuvušas par dronu triecienu upuriem. Tomēr, kā ziņots, 8. jūlija incidentā Krievijas vadošais iznīcinātājs tika notriekts ar lidaparātu, kuram nevajadzētu spēt stāties tam pretī gaisa kaujā 1-1 – Ukrainas F-16. Neilgi pēc Ukrainas gaisa spēka paziņojuma Suhomils YouTube kanāls publicēja notikušā analīzi. Un 8. jūlija video Suhomils ziņoja, ka Krievijas Su-35 tika notriekts gaisa divkaujā. Šoreiz tas nebija drons, kas slepus pielavījās un notriec iznīcinātāju. Tā nebija arī Ukrainas pretgaisa aizsardzība, kas palaida raķeti, no kuras Su-35 pilots nespēja izvairīties. Notika gaisa kauja, kurā vismaz viens Ukrainas F-16 sacentās pret Krievijas Su-35. Šim stāstam ir pavērsiens, un mēs jums jau devām nelielu mājienu. Palieciet ar mums, un mēs visu atklāsim. Papildu apstiprinājums Krievijas Su-35 zaudējumam ir nācis no pašas Krievijas. Protams, ne no aizsardzības ministrijas vai Kremļa. Neviens no tiem nevēlēsies publiskot faktu, ka Krievija tikko ir zaudējusi Su-35 tāda veida gaisa kaujā, kuru tai vajadzētu spēt uzvarēt. Apstiprinājums nāk no militārā komentētāja vārdā Oleksijs Zemcovs, kurš ir Krievijas militārais blogeris. Zemcovs apstiprināja, ka vraks, ko redzējām iepriekš dalītajā video, patiešām bija Su-35, un viņš piebilda papildus detaļu, ka pilots it kā izdzīvoja Ukrainas uzbrukumā un kaut kā spēja aizvilkties atpakaļ uz Krievijas okupēto teritoriju. Cik patiess ir šis apgalvojums, vēl jānoskaidro, taču vienīgais, ko mēs sākotnējās ziņošanas laikā droši zinājām, bija tas, ka Su-35 bija notriekts. Kā tas notika, izņemot apstiprinājumu, ka bija iesaistīts F-16, joprojām nebija skaidrs. Tam nevajadzēja notikt ar Krieviju, taču Krievijas gaisa spēku pilnīgā nespēja uzspiest savu gribu Ukrainai bija acīmredzama jau no paša kara sākuma. Uz 10. jūliju Krievija ir zaudējusi 437 lidmašīnas un 353 helikopterus Ukrainai, no kuriem daudzi tika iznīcināti pirmajās iebrukuma nedēļās, kad Krievija bija tik augstprātīga, ka uzskatīja, ka Ukrainai nav nepieciešamās pretgaisa aizsardzības, lai viņus apturētu. Tas drīz tika atspēkots, un lielāko daļu kara Krievija ir pavadījusi izmantojot stratēģiju, kurā tā tur savus lidaparātus aiz frontes līnijas, no kurienes tie var palaist raķetes un planējošās bumbas pret Ukrainu drošā attālumā. Šī stratēģija nav atturējusi Ukrainu no uzvaru gūšanas. 26. jūnijā Krievija zaudēja vienu no saviem MiG-29 iznīcinātājiem Ukrainas triecienā Krimas Belbekas lidlaukā. Krievijai arī sāk pietrūkt Su-35 krājumu. Mēs jau iepriekš minējām, ka vismaz 8 bija apstiprināti iznīcināti pirms Ukrainas pēdējās notriekšanas. Pēdējā zināmā šī lidaparāta piegāde Krievijas armijai notika 2025. gada novembrī, un šķiet tā bija partija no 15 līdz 18 vienībām. Gadu iepriekš Krievija saņēma vēl 15 Su-35. Ir grūti pateikt, vai vēl tiks piegādāti, taču Ukraina ir samazinājusi krājumus. Tagad vēl viens Su-35 ir notriekts. Un tāpat kā Krievijas vispārējā nespēja izmantot savu pārāko gaisa spēku Ukrainā, arī šī Su-35 zaudējums gaisā pret F-16 nebija paredzēts. Pieņemsim uz brīdi, ka tas tiešām bija 1-1 gaisa duelis, kā sākotnēji tika ziņots.
Šādā situācijā, pieņemot, ka Ukrainas un Krievijas pilotiem ir vienāds meistarības līmenis, Su-35 vajadzētu uzvarēt. Žurnāls Popular Mechanics sniedz datus. Lai gan F-16, gan Su-35 ir 4. paaudzes iznīcinātāji, Su-35 ir modernāks, jo debitēja 2016. gadā. F-16 ir lidaparāts, kura izcelsme meklējama 1970. gados. Abiem ir līdzīgs maksimālais ātrums, apmēram Maha 2 lielā augstumā, taču galvenā atšķirība, kas Su-35 pilotam dod priekšrocību, ir kaujas darbības rādijus. F-16 kaujas darbības rādijus ir aptuveni 925 km. Su-35 kaujas darbības rādijus ir gandrīz 1600 km. Tas dod Su-35 pilotam lielāku rādijus manevrēšanai, lai ieņemtu pozīciju, pieņemot, ka viņa lidmašīnas bortā esošie radari un sensori pietiekami laicīgi atklāja F-16. Bet ar to viss nebeidzas. Štrāsams piebilst, ka Su-35 ir lielāka elastība nekā F-16 sprauslu kustības ziņā. Abas Su-35 sprauslas var kustēties 360 grādu leņķī, katra kustoties pa atšķirīgām asīm. Tas nozīmē, ka Su-35 spēj izpildīt kobras manevru, kas ļauj tam būtībā uz vietas karāties gaisā. F-16 to nespēja. Gaisa kaujā, kur rietumu lidmašīna mēģina vajāt Su-35, šis viltīgais manevrs ļauj Krievu iznīcinātājam apstāties, iespējams liekot F-16 aizlidotam garām un dodot Su-35 pilotam priekšrocību. Tas viss nenozīmē, ka F-16 nevarētu uzvarēt Su-35. Tomēr F-16 būtu jāpaļaujas uz AWACS atbalstu, lai laikus noteiktu, kur atrodas Su-35, kā arī uz gaisa raķetēm, piemēram, AMRAAM, kuras var palaist ārpus redzamības diapazona, ļaujot F-16 sarīkot slazdu Su-35, nevis iesaistīties tiešā gaisa kaujā. Īsāk sakot, Su-35 vajadzētu būt priekšrocībām pār F-16. Taču Krievijas iznīcinātājs zaudēja tā dēvētajā gaisa divkaujā. Kā? Atbilde ir tāda, ka tā nebija tieša gaisa kauja. Tā bija Ukrainas stratēģijas meistarklase, kas piespieda Krievijas iznīcinātāju pilotu ar savu Su-35 ielidot slazdā, ko bija izveidojusi Ukraina. Bet pirms mēs atklājam, kā Ukraina to izdevās paveikt, atgādinām, ka jūs skatāties The Military Show. Ja vēl neesat abonējuši kanālu, tagad ir lielisks brīdis nospiest pogu, pirms atgriežamies pie video. Tas ir Ukrainas žurnālists Ivans Jakovīna, kurš uzskata, ka ir sapratis, kā Ukraina spēja gūt uzvaru, ko tai ar saviem F-16 nekad nevajadzēja spēt gūt. Balstoties uz ziņojumiem no Krievijas avotiem, Jakovīna saka, ka Ukraina spēja ievilināt Krievijas Su-35 pilotu slazdā, kur iznīcinātājiem uzbruka ar raķetēm, kas tika palaistas gan no gaisa, gan no zemes. Žurnālists apgalvo, ka plāns bija riskants. Ukrainas F-16 pilotam būtu bijis jānonāk vizuālā attālumā no Su-35, izmantojot F-16 kā ēsmas lidmašīnu, lai liktu Krievijas pilotam domāt, ka viņš varētu iesaistīties tiešā gaisa kaujā. Tad F-16 aizlidoja tik ātri, cik vien spēja, izvairoties no Su-35 uzbrukuma mēģinājumiem, līdz Krievijas pilots nonāca slēpņu vietā. Tajā brīdī jau būtu par vēlu. Tas, kas Krievijas pilotam būtu izskatījies kā viegla uzvara, ātri pārvērtās par sakāvi. Medaļu pasniegšanas un Putina paziņojuma, ka pilots ir Krievijas varonis, vīzijas ātri tiktu aizstātas ar paniku, kad Su-35 trauktos pret zemi. Tā bija izcila Ukrainas iecere, kurā, kā ziņots, bija iesaistītas vairākas F-16 lidmašīnas un pat Patriot pretgaisa aizsardzības sistēma. Un pārsteidzoši, Su-35 pilota sakāvi izraisīja ne tikai Ukrainas izliktās lamatas. To pilotu nodeva paša valsts, jau pašā sākumā sagatavojot visu šo situāciju. Šī nodevība notika netīšām, taču tā bija Krievijas melu rezultāts, ko mēs redzam visā kara laikā, un tie atspēlējās uz vienu no valsts efektīvākajiem lidaparātiem esošā pilota rēķina. Bet pirms mēs izskaidrojam, ko tas viss nozīmē, ir vēl vairāk detaļu par Ukrainas izcilo slazdu, kas jāapskata. Savā ziņojumā par Ukrainas ģeniālo gājienu Euromaidan Press atklāja, ka dažādi Krievijas avoti, kas ir atklājuši Ukrainas slazdu, uzskata, ka Ukraina izmantoja 3 F-16 lidmašīnas, lai ievilinātu Su-35 slazdā. Ja tas izrādīsies patiesi, tad Ukraina uzņēmusies lielu risku. Ukrainai ir apsolītas apmēram 80 F-16 lidmašīnas, lai gan puse no tām vēl nav ieradušās dažādu kavēšanos dēļ, kas saistīts ar tās pilotiem. Zaudēt līdz 3 lidmašīnām, mēģinot notvērt Su-35, būtu bijis smags trieciens Ukrainas gaisa spēkiem, nemaz nerunājot par iespējamo 3 talantīgu pilotu zaudējumu, kas ar to būtu saistīts.
Tomēr F-16 lidmašīnas lidoja, vilinot Su-35 iesaistīties vajāšanās, kamēr Ukrainas lidaparāti tuvojās slēpņa vietai, kur tos gaidīja Patriot pretgaisa aizsardzības sistēma. No sākotnējām priekšrocībām Su-35 pilots nonāca situācijā, kurā viņam bija jāveic neiespējams un milzīgs uzdevums. Šajā brīdī stāsts kļūst neskaidrs. Daži apgalvo, ka Ukrainas iznīcinātāji un Patriot sistēma visi atklāja uguni uz Su-35. City, tostarp Euromaidan Press, norāda, ka nav skaidrs, kura no Ukrainas sistēmām atklāja uguni, tikai tas, ka tā piespieda Su-35 pilotu katapultēties un mesties bēgt. Neskatoties uz to, šī slazda operācija parāda neticamu koordinācijas līmeni starp pretgaisa aizsardzības komandām uz zemes un pilotiem gaisā. Mūsuprāt, visdrīzāk tieši F-16 iznīcinātāji atklāja uguni uz Krievijas Su-35, nevis Patriot sistēma. Kāpēc? Divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, Ukrainai ir ļoti labi zināms Patriot raķešu trūkums, un tai ir jāglabā katra raķete savā arsenālā, lai izmantotu tās pret Krievijas balistiskajām raķetēm. Patiesībā Atlantijas padome ziņo, ka Krievija ir pastiprinājusi savus balistisko raķešu triecienus tieši tāpēc, ka zina, Ukrainai trūkst Patriot raķešu. Lai arī Su-35 notriekšana Ukrainai būtu liels panākums, tas nav svarīgāk par to, lai Krievijas raķešu triecieni nodarītu pēc iespējas mazākus postījumus. Un ja debesīs ir F-16 ar raķetēm, kas spēj notriekt Su-35, tad vēl mazāk ir iemeslu tērēt Patriot pārtvērēju raķeti, lai notriektu Su-35. Jakovīna šķiet piekrīt šim vērtējumam. Viņš saka, ka spriežot pēc tā, ka Krievu pilots izdzīvoja, vismaz tā apgalvo Krievi, visticamāk lidmašīnai trāpīja. Es nevaru to garantēt par 100%, bet visticamāk tā nebija Patriot raķete, kas trāpīja. Es paskaidrošu, kāpēc. Šī raķete ir ļoti liela, radot milzīgu sprādzienu ar metāla lodīšu mākoni, kas pārvērš gan lidmašīnu, gan tās pilotu sietā. Izdzīvot šādā sprādzienā vienkārši nav iespējams. Otrkārt, Patriot sistēmai šķiet bija ļoti skaidra loma, ko tā varēja spēlēt Ukrainas sarīkotajā slazdā. Kā norāda Euromaidan Press, Ukrainas F-16 trūka raķešu un radaru, kas būtu nepieciešami, lai tie varētu sacensties ar Su-35 uzstādītajām raķetēm un radariem. Taču, kad šajā vienādojumā iesaista Patriot pretgaisa aizsardzības sistēmu un tās radarus, aina kļūst pavisam citāda. Mēs uzskatām, ka noticis ir tas, ka Ukrainas F-16 ir lidojuši Su-35 radaru darbības zonā, taču pietiekami tālu, lai samazinātu risku. Uz zemes Patriot pretgaisa aizsardzības sistēmas radars ir izsekojis Su-35, un šie dati reāllaikā ir nodoti F-16 pilotiem. Tādējādi viņi zina, kur lidot, lai Su-35 turpinātu kustēties slazda virzienā, neļaujot Krievijas pilotam notriekt nevienu no F-16. Kad Patriot konstatēja, ka Su-35 atrodas ideālā pozīcijā, tika dota pavēle. Uguni. Euromaidan Press piedāvā vēl vienu iespēju. Tiek norādīts, ka Ukraina izmanto savus F-16, lai pavadītu citus lidaparātus, kas palaiž planējošās bumbas uz Krievijas pozīcijām tuvējā aizmugurē. Lai to izdarītu, F-16 jāuztur zemes lidojuma profils, tuvojoties Krievijas pozīcijām. Iespējams, notika tas, ka viens no Ukrainas F-16 lidoja ar šādu lidojuma profilu, lai gan tas nepavadīja planējošo bumbu palaišanas lidaparātu. Tā vietā F-16 bija kā ēsma, lai izvilinātu Krievijas Su-35, lai novērstu šķietami gaidāmo planējošo bumbu uzbrukumu. Kad Su-35 mēģināja uzbrukt, pārējie divi F-16, kas lidoja daudz augstāk nekā gan sākotnējais F-16, gan Su-35 palaida AIM-120 radaru vadāmās raķetes, lai no augšas iznīcinātu Krievijas iznīcinātāju. Šajā scenārijā Patriot joprojām nodrošinātu reāllaika datus, visticamāk, lai diviem F-16 pilotiem, kas gaida slēpnī, paziņotu, kad ir pienācis laiks uzbrukt. Šeit ir daudz iespēju. Kā varētu gaidīt, Ukraina visu tur noslēpumā. Kāpēc, lai tā atklātu savas izmantotās stratēģijas detaļas, ja pastāv iespēja, ka to varētu izmantot vēlreiz nākotnē? Galu galā, Ukraina ir padarījusi savas planējošās bumbas par pastāvīgu draudu Krievijas aizmugurei. Tagad šķiet, ka tā ir stratēģija, kas izmanto šo faktu, un ar to tā var pievilināt Krievijas pilotus uz cīņu, kurā šiem pilotiem nav nekādu izredzu uzvarēt. Taču šim stāstam ir vēl viens pavērsiens. Iepriekš mēs pieminējām, ka ir notikusi zināma nodevība. Lai arī šī nodevība iespējams nebija apzināta, tieši tā varēja kļūt par iemeslu, kāpēc Krievijas Su-35 nonāca nāvējošā situācijā, kurā tas atradās. Un galvenā ironija šeit ir tā, ka pašas Krievijas vēlme likt sevi izskatīties pēc iespējas spēcīgākai ir novedusi pie tā, ka viens no tās labākajiem iznīcinātājiem tika notriekts.
Su-35 pilots darbojās izmantojot neprecīzas kartes. Un šīs kartes bija neprecīzas, jo Krievija tās bija izveidojusi, lai pārspīlētu savus panākumus kaujas laukā pret Ukrainu. Vismaz tā ziņo 9. jūlija United 24 mēdīju ziņojums, kurā teikts, ka Su-35 avārijas vieta atradās aptuveni 42 km no kara frontes līnijām. Tas ir daudz tuvāk nekā lielākā daļa Krievijas Su-35 tuvojas frontei, jo pastāv risks tikt notriektiem ar pretgaisa aizsardzības sistēmām. Šķiet, ka šeit noticis tas, ka Krievijas pārspīlētie apgalvojumi par saviem panākumiem, kas atspoguļoti kartēs, kuras tika nodotas Su-35 pilotam, lika pilotam noticēt, ka viņš lido salīdzinoši drošā zonā, nevis tieši slazdā, ko Ukraina viņam bija sagatavojusi. Kā norādīja Ukraine Control Map X-Cons, viņi visticamāk domāja, ka atrodas tālāk no frontes, izmantojot Krievijas kartes, vēlreiz kļūstot par upuri savas aizsardzības ministrijas pašu radītajām problēmām. Nu gan veids, kā uzzināt, ka tava valsts ir melojusi par saviem panākumiem Ukrainā. Pēc katapultēšanās un vērojot, kā tavs vairāk miljonu dolāru vērtais lidaparāts avarē, tu uzzini, ka no tā visa varēja izvairīties, ja vien nebūtu vajadzības glaimot Putina milzīgajam ego vai viņa tieksmei pēc pašapmāna. Protams, ik viens, kurš ir sekojis Krievijas apgalvojumiem, zina, ka kaujas lauka panākumu pārspīlēšana nav nekas jauns. Putins vēlas iegūt pēc iespējas lielāku ietekmi pār Ukrainu miera sarunās, tāpēc melošana par to, kur atrodas frontes līnija, kalpo viņa mērķiem. 2025. gada novembrī Meduza ziņoja, ka bijušais Krievijas militārais kartogrāfs asi kritizēja Krievijas veidotos kartes kā pilnīgas muļķības, apsūdzot komandierus karšu viltošanā, lai pārspīlētu panākumus. Kara izpētes institūts ir izteicis to pašu apgalvojumu vēl 2026. gada maijā, norādot, ka nav atradis pierādījumus virknei panākumu, kurus Krievija apgalvoja esam guvusi maijā. Tas liecina, ka Krievija izliekas, it kā viena vai divu diversantu iefiltrēšana Ukrainas pozīcijā būtu pielīdzināma šīs pozīcijas pilnīgai pārņemšanai. Un pat Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Oleksandrs Sirskajs saka, ka Krievijas komandieri izveido viltotas kartes, lai izpatiktu augstākajai vadībai, tostarp Putinam. Sirskajs piebilda, ka tas ir labi Ukrainai. Tas nozīmē, ka Krievijas armija darbojas, izmantojot nepatiesu informāciju. 8. jūlijā Krievijas Su-35 pilots iespējams pats pārliecinājās, cik postoša var būt Putina vajadzība, lai viņam ziņotu, ka Krievija virzās uz priekšu. Neatkarīgi no tā, vai stāsts par karti ir patiesas vai nē, Ukraina tikko ir devusi Krievijai ļoti savlaicīgu atgādinājumu. Pat labākie Krievijas iznīcinātāji nav drošībā, ja tie pietuvojas frontes līnijai tuvāk par 50 kilometriem. Tik daudz briesmu gaida. Šajā gadījumā tā bija izcila koordinēts slēpnis, kas šķiet izmantoja Krievijas augstākās vadības melos. Nākamreiz tas var būt drons vai pretgaisa aizsardzības raķete, kas notriec Krievijas iznīcinātāju no debesīm. Tāpēc Krievija savā iebrukumā nevar izmantot savu daudz lielāko gaisa spēku priekšrocības. Ukraina vienkārši ir pārāk laba, lai tiktu galā ar visu, ko Krievija mēģina pret to vērst. Un Ukrainai ir arī spēja acumirklī pāriet no izcilas uz nežēlīgu rīcību. Un daudzos gadījumos tā apvieno abus. Tieši to mēs atklājām, kad Ukraina atklāja operāciju Ašans. Vairāk mēnešu operācija, kas sākās 2025. gadā un tika veikta tieši Krievijas deguna priekšā, nevienam to nepamanot. Ašans sagrāva Krievijas artilēriju un radīja pamatu lielai daļai panākumu, ko Ukraina piedzīvoja 2026. gadā. Mums ir visas detaļas, kas jums jāzina, tāpēc noskatieties mūsu video, lai uzzinātu vairāk. Ja jums patika šis video, abonējiet un uzspiediet paziņojumu zvaniņu. Šeit, raidījumā The Military Show, ir vēl daudz vairāk šāda satura. Un kā vienmēr, paldies, ka skatījāties!